špikošana? Špikošana? Es zinu. Špikošana ir špikošana. Špikošana ir neatļaut materiālu izmantošana kontroldarba laikā. Pati, protams, esmu špikojusi. Kā jūs minēju, mūsdienu jaunieši visi špiko kā viens. Skolā esmu, tagad arī špikoju. Visu laiku jāšpiko taču ir. Mūsdienās jauniešiem jau ir uzkrāta pieredze, jo no iepriekšējiem gadiem visi viens otram pastāsta kaut kādas kļūdas, kā darīt, kā nedarīt, ko špikojot, kur likt, kur nelikt. Klasē, ja sēž pie loga, kur ir puķupodi, uz puķupodiem var rakstīt visādas formulas, jeb pārējās lietas, ko vajag nošpikot. Var rakstīt uz sienas ar zīmolu, var sarakstīt, iepriekšējā dienā aiziet ar zīmolu, sarakstīt uz galda visu, lai neviens neredz, bet tu zini, kur tas ir sarakstīts. 7. klasē es sarakstīju aiz zeķeviksēm sabāžu špikrīšus, sarakstīju uz kājām visu kaut ko, uz meitenes rakstu uz nagiem, ar mazu šauru tīnas pildpalviņu, uzkrāso nagus, un tad jau nevar pamanīt neko. Vēl var rakstīt uz lineāliem, esmu dzirdējis arī, ka raksta uz tāfelēm aiz skolotāju pasniedzēju, kas stāv. Priekšā sēdošiem uz kakla, jeb salīmē špikrīšus uz muguras, un meitenes tos paslēpjas matiem. Ienākot klasē, nekas nav pamanāms, un tad sēžot viņi aizliek aiz auss, un viss ir skaidrs. Vēl es esmu dzirdējis, ka raksta uz kurpju zolēm, špikerus, un sēžot saliek kāju pār kāju, un tad ir nošpikot. Vēl, protams, var printēt uz rūtiņa lapas ar gaišākiem burtiem. Tā, kad it kā viņas redz, ja tu zini, kur viņi ir tie burti, bet pasniedzējs nekad nevar iedomāties, kad saprintēt uz balta lapas kaut kas ir. Morfoloģijas eksāmenā ir pa vārdšķirām sadalīti špikrīši. Vienā zābakā viena vārdšķira, otrā ir otra vārdšķira. Tad ir 8 mazas šķupiņas, un tev ir jau jāizdomā, kurā vietā tev ir špikeris, lai tu vispār kaut ko varētu nošpikot. Puisis, kas apdrukāja ar palielināmo stikliņu pildspalvas matemātikas eksāmenam un rakstīja tur formulas visādas. Un tad, kad mēs gājām iekšā, viņam bija skaisti salikti vienā pusē līdz 15. biļetei, smuki pēc kārtiņas pildspalvas, otrā pusē 15. līdz 30. biļetei. Man bija jāiemācās dzejolis, un es viņu ierunāju mājās telefonā, ar skoču pielīmēju šeit talstiņu, skolotāji bija tajā pusē un noskaitīju. Ja es būtu pasniedzēja un ja es pieķertu kādu, tad viņam būtu slikti. Es būtu liberāls, es noņemtu to špikeru un ļautu viņam tālāk rakstīt mājās. To špikerīti es paņemtu, es viņus kolekcionētu noteikti, un kaut kādu četrnieku varbūt ielikt. Es biju pasniedzējis. Man ir diploms, es varu strādāt līdz 4. klasē ar skolā ar bērniem. Un es skatos, ka tur viena meitene visu laiku noraksta un kaut ko tur lien zem galda, kaut ko tur skatās. Un es tā domāju, kad es paņēmu un piegāju pie viņas, un es viņai pateicu tekstu tādu. Jūs mānat paši sevi, cienītā jaunkundze, jo man to teica mana vēstures skolotāja. Vienmēr, kad viņi izgāja ārā vēstures kontroldarbā, viņi vienmēr gāja ārā no klases, un viņi gāja ar pēdējiem vārdiem, jūs mānat paši sevi.